Sveiki vēlreiz. Tiekamies uz otro pasākuma daļu. Un šo sadaļu, jeb sesiju, mēs vēlētos sākt ar Lību Bērziņu, ar Lības stāstījumu par pieejamības un iekļaušanas realitāti Latvijas kultūras vidē. Un mums ir ļoti liels prieks Lību uzņemt šeit, un arī ļoti priecājamies, ka Laikmatīgās mākslas centra projektu ietvaros Lība ir vadījusi mākslas terapijas nodarbības šeit muzejā, un ka mums ir bijis tā izdevība mazliet ielūkoties tajā procesā, un kā tad mākslas terapija īsti notiek. Un tad es dodu vārdu Lībai, ieslēdzu ekrānu un lūdzu. Paldies! Man liekas, ka daudziem decembris ir tāds laiks, tāds pārdomu laiks, un arī man, kad gribas paskatīties uz to, kas ir izdarīts, apkopot un izvirzīt tādus jaunos mērķus, ko tad darīt tālāk. Un tieši tādā veidā šodien sanāk arī mana prezentācija, tādā chronoloģiskā veidā es iziešu cauri tam, kas tad ir izdarīts veselos 5 gados kultūras jomā, un tieši caur tādu savu pieredzi, kas ir bijuši tie projekti un notikumi, kuros ir domāts par pieejamību un iekļaušanu, kuros esmu piedalījusies es pati, jo ko gan es labāk varu pastāstīt kā savu pieredzi. Protams, ka Latvijā notiek vēl daudz kas cits iekļaušanas jomā, kas ir lieliski, kad ir sākusies tāda vesela kustība. Līdz ar to es vienkārši stāstīšu par to savu pieredzi un saviem projektiem. Vienkārši neliela atkāpe par to, ka es apzināti izmantoju vārdu pieejamība savā prezentācijā, man tas šķiet ierastāks. Un pavisam īsi par mani. Es iekļaušanas jomā darbojos vairāk kā 15 gadus, tikko esmu dabūjusi oficiālu certifikātu kā vides pieejamības eksperte, un pēdējos 5 gadus tiešām ļoti mērķiecīgi darbojos tieši kultūras un mākslas pieejamībā. Sadarbojos ar vairākām organizācijām, esmu veidojusi arī savu organizāciju, kas ir Colorize, un tās galvenais mērķis ir iekļaušana caur mākslu. Arī šī bilde attēno to manu saistību caur mākslu dažādās jomās visur un vienmēr. Esmu arī mākslas terapeite, tā kā tiešām māksla ir tas, kas mani interesē. Šodien mēs runājam par iekļaušanu. Pavisam nesen mēs lietojām vārdu integrācija, kas sanāk tādas dažādu grupu, mazāku grupu ievietošanu citās lielākās grupās. Tad šobrīd mēs runājam par vienlīdzīgām iespējām, par dažādību, kā mēs visi kopā varam dzīvot, būt un baudīt pieejamību, baudīt visu, ko sniedz pasaule. Kā jau es teicu, šodien atskatīšos uz kultūras pieejamību pēdējos 5 gados. Un kā tad tas viss sākās manā pieredzē? 2018. gadā es strādāju Kimā Laikmatīgās mākslas centrā izglītības programmā, un par cik es pati pārvietojos ratiņkrēslā, gluži dabiski es sāku domāt par izglītības satura pieejamību dažādiem cilvēkiem. Un sāku vadīt tūres cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ar garīgu raksturu traucējumiem nāca cilvēki no sociālās aprūpes iestādēm. Un tad arī pētot, kas tad notiek citās institūcijās Eiropā un pasaulē, es pamanīju, ka, ieejot jebkuras pietiekoši nopietnas un svarīgas mākslas institūcijas mājaslapā, tur bija tāds atsevišķs sadaļa par pieejamību un arī kaut kas minēts par iekļaušanu. Un Latvijā tas tik ļoti nebija sakustējies un sapratu, ka tā tiešām brīva niša, kur darboties, un to arī sāku ļoti apzināti darīt. Tad 19. gadā kopā ar Diānu Sargu mēs devāmies uz Lietuvu, uz MO muzeju, paskatīties, kas tad tur notiek saistībā ar iekļaušanu, jo kaut kas tur jau bija sakustējies un notika. Un tad mēs atgriezāmies un vadījām tādu nelielu semināru Latvijas Nacionālajā bibliotēkā par mākslas terapiju muzejā, kādas ir tās iespējas, un arī par iekļaušanu. Jāsaka godīgi, tolaik es jūtos nedaudz tāds citplanētietis. Mēs uzrunājām vairākus muzejus un par mums brīnījās, ka mēs par kaut ko tādu runājam un gribam tagad darīt. Bet laimīgā kārtā kaut kā tieši arī pandēmijas laikā tiešām lietas krasi sakustējās un mainījās. To es skaidroju arī ar to, ka tiešām bija mājasēde un daudzi novērtēja to, kā tas ir, ka tu vari brīvi kaut kur pārvietoties, un arī saprat to, kā ir, kad ir ierobežojumi. Kā es smējos, tagad ir ārā sniegs, cilvēkiem ar kustību traucējumiem atkal ir sākusies mājasēde. Tad notika kaut kā tā, ka notika vairākas lietas reizē, un mani uzrunāja Latvijas Jaunā teātra institūts strādāt pie viena Rīgas domas projekta, kur mēs apmācījām kultūras darbiniekus tieši par pieejamības un iekļaušanas tēmu.
Tad bija arī šis kultūras ministrijas izsludinātais Kultūra elpas projektu konkurss, kur Latvijas laikmatīgās mākslas centrs realizēja projektu, kur apmācīja savus mākslas mediātorus. Mēs veidojam arī semināru. Šis projekts arī ieguva Tiesību sarga balvu un vispār mākslas centrs par cilvēku ar invaliditāti nodarbināšanu. Jā, šeit var arī redzēt vadlīnijas, tā kā kora kods uz vadlīnijām, kuras es izstrādāju Latvijas Jaunā teātra institūtā. Tā kā vadlīnijas ir gan latviski, gan ārzemju valodās, resursi ir ļoti daudz. 22. gadā Homo Novus festivālā parādījās mākslinieki ar dažādu veidu invaliditāti uz skatuves. Arī Homo Novus domā par pieejamību jau 3. gadu un 2. gadu ir saņēmis arī tiesības sarga atzinību par to, ko dara tieši iekļaušanas jomā. Un tad arī Latvijas Jaunā teātra institūta ietvaros aicinājām māksliniekus ar invaliditāti uz Latviju, lai vadītu dažādas meistarklases cilvēkiem ar invaliditāti šeit. Viena no tām bija Klēra Kaninghema no Skotijas, kas viesojās šeit. Un Latvijas laikmatīgās mākslas centrā veidoja arī tādu kā pieejamības dienu un arī mākslas terapijas senioriem vadīju. 2022. gadā Kultūras akadēmijas veidotājs seminārs un diskusija, kuras vadīju par iekļaušanu. Un kaut kā šo notikumu virknes rezultātā izveidoja arī tādu iniciatīvu kā Kultūras piemības aģenti, kas ir tāds bariņš cilvēku ar invaliditāti. Mēs esam bariņš cilvēku ar invaliditāti, kas dodas uz dažādām kultūra vietām, uz dažādiem notikumiem, tad mēs rakstam to savu pieredzi, kā tad mums iet. Un ir tā, ka, ja mēs paskatāmies uz tieši tiem kultūras notikumiem, kur ir padomāts par pieejamību, tad izklausās, ka ir diezgan ok Latvijā. Bet, diemžēl, tā realitāte ir daudz skaudrāka, jo, ja es tagad gribētu izdomāt, ka es gribu aiziet uz kādu kultūras notikumu, nedomājot par to, ka es zinu, ka tur var tikt fiziski iekšā, bet tā, ka es gribētu izvēlēties patiešām, kas man interesē, kas it kā būtu normāli, vai ne, tad, diemžēl, nāktos saskarties ar to, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Ir grūti atrast informāciju, ļoti liels izaicinājums vispār nokļūt līdz tai vietai. Tātad par to tad arī var vairāk lasīt blogā. 2023. gads bija ļoti bagāts ar dažādiem notikumiem, un varbūt, es skatos, ka laiks strauji iet uz priekšu, es gribētu izcelt festivālu Lampa, kurš jau vairākus gadus domā par pieejamību, bet šogad to darīja sistemātiskāk un pieaicināja arī mani kā konsultantu un arī tikko saņēma Tiesību sarga balvu par to, kad izglīto sabiedrību par iekļaušanas un pieejamības tēmām. Tāpat Punktum festivāls, kas šogad par pieejamību domāja pirmo reizi, arī tāds drosmīgs solis. Un Survival Kit 14 šogad, man liekas, bija viens no pieejamākajiem festivāliem savā tādā vēsturē, jo pateicoties tam, ka tas notika ēkā, kas bija diezgan draudzīgi, tā bija vienā stāvā un notika arī dažādas tūres cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem, tūres zīmju valodā. Un arī vairāki notikumi Latvijas Jaunā teātra institūta ietvaros. Kā jau dzirdējāt, arī iepriekšējā daļā Homo Novus tika paslavēts kā labais piemērs. Tā kā prieks būt komandā un darboties. Bet noslēgumā es gribu tomēr atgriezties pie tās skaudrās realitātes, bišķiņ tādu realitātes devu. Vasarā devos apsekot kultūras notikumus un kultūras vietas un apsekoju 44 objektus, kas bija atjaunoti. Un no tiem 50% bija iesakāmi kā daļēji pieejami un tieši cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Lai gan tur ir tērēti līdzekļi, kā ideālā variantā visam būtu jābūt pieejamam visiem, bet bieži vien tiek aizmirsts par cilvēkiem ar dzirdes un redzes traucējumiem un arī par garīgu raksturu traucējumiem, ko atzina arī cilvēki kultūra vietās, ko es satiku tur uz vietas. Tomēr katram sestiem ir invaliditāte. Šis skaitlis aug, sabiedrība novecojas un invaliditāte tas tiešām ir par mums visiem, līdz ar to arī iekļaušana. Ir virkne dokumentu, regulējumu, arī ANO konvencija, kas nosaka, ka visam jābūt pieejamam visiem, taču tā nav. Tāpat jāveic būtu darbinieku apmācības. Tur ļoti daudz labas lietas, un arī savalkot ar to, kas notika pirmajā daļā arī diskusijā. Un šonedēļ to arī dzirdēju Apērona rīkotajā konferencē par pieejamību, ka ar papīriem jau mums viss ir kārtībā, bet kā tad ir realitātē?
Tā kā kopumā, kā es vienmēr smējos, darba vēl ir ļoti daudz. Un ko tad darīt? Es kā praktiķis gribu dot arī tādus tiešām dažus padomus, ko tad darīt, lai nepaliek tā, ka viss slikti un ko tad darīt tālāk. Man liekas, ka tas, kas mums trūkst Latvijā, ir vispār ambīcijas un vēlme mainīt lietas, darīt un piepūlēties, jo bieži vien tiek meklēti attaisnojumi, ka negribas tērēt resursus, nav laiks, un to mēs arī bišķiņ jau pirmajā daļā dzirdējām. Un tas, ko vajadzētu darīt, ir izmantot dizaina domāšanu. Veikt izpēti, iesaistīt mērķu grupas, testēt. Vides piemības risinājumu nav iespējams izveidot tā uz ātro un vienreiz kaut ko izdarot, bet tiešām vajag atkārtoti konsultēties, iesaistīt mērķu grupu un testēt lietas. Tad tikai var izdarīt kaut ko labu un tiešām noderīgi ikvienam. Tas, kas vitāli ir nepieciešams, domāšana caur universālā dizaina prizmu, jo pretēji citreiz mēs domājam par pieejamību vienai mērķu grupai, automātiski padarām kaut ko nepieejamu citām. Līdz ar to universālais dizains ļauj mums domāt par ikvienu sabiedrības locekli. Tas, kas, protams, pirmām kārtām ir vajadzīgs attieksmes maiņa. Mums ir jādomā par vides piemību kā par pašsaprotamu un par patstāvīgu lietojumu. Tas arī vēl acīm redzam pieklibo Latvijā. Kā jau es teicu, vajag iesaistīt mērķu grupu, vajag jautāt, algot cilvēkus visos posmos. Liela kļūda ir, kad bieži vien pakonsultēs vienreiz un pēc tam izdara pa savam tāpat. Un, protams, rezultāts ir kā ir. Trūkst informācijas pieejamība. Arī objekti, kas beidzot vai notikumi ir kaut cik pieejami, nav šī informācija. Man ikdienā ļoti grūti saprast, kur tad es tieku, kur ne, un reizēm tas aizņem ļoti daudz laiku, kamēr es vispār saprotu, kā tad tur ir. Bet tāds arī mierinājums daudz baidās sākt, jo baidās kļūdīties, bet bez kļūdām mēs nevaram iztikt, mēs nevaram neko iemācīties, nekļūdoties, tāpēc gribu iedrošināt un nomierināt, ka kļūdas būs. Galvenais ir, kā mēs par tām komunicējam un tiešām uzlabot šīs kļūdas. Un, nepārtrauktība vides piemībā ir ļoti svarīga. Reizēm liekas, ka pieejami var kaut ko uztaisīt un tāds tas paliks, bet nē, visu laiku ir jādomā, jāseko līdzi, jāuzlabo vide. Šeit ir tāds piemērs no dabas takas, kur, protams, daba ietekmē lietas un ik pa laikam vajag kaut ko pieskatīt, pamainīt, uzlabot. Un dažreiz semināros parādās arī tāda diskusijas tēma, ka iekļaušana un pieejamība taču ir būvnieku un arhitektu atbildība. Arī likums paredz to, ka viņiem tas ir jāievēro. Cits stāsts, ka viņi to nedara, bet ka tā taču viņu atbildība. Mums par to nav jādomā, bet es gribu uzsvērt to, ka tā ir pilnīgi visu atbildība. Arī kā mēs veidojam kaut kādus notikumus, mēs veidojam ekskursijas, kā tās ir pieejamas ikvienam sabiedrības loceklim. Tā ir visu mūsu atbildība. Un tūlīt jau pavisam noslēdzu, bet gribu vēl padalīties ar šo te citātu no Homo Novus pieejamības dienas, kuru apmeklē ļoti daudz cilvēku ar dažādu veidu invaliditāti. Un tā galvenā atziņa bija, mēs vienkārši gribam doties uz kultūras notikumu, baudīt to un mierīgi doties prom. Man tas izklausās super vienkārši un elementāri, bet vai tas tā ir un kad tas būs? Vai varam paši padomāt, kas tad mums būtu jādara, lai tur nonāktu. Pēdējais slaids ar maniem kontaktiem. Man vēl ir ļoti daudz ko teikt, man ir ļoti daudz resursu, ar ko padalīties, tāpēc droši rakstiet man. Es nosūtīšu arī resursus. Un tā bilde ir zīmīga ar to, ka es atrodos Atēnu Akropolē. Un jā, Atēnu Akropola ir pieejama cilvēkam ratiņkrēslā, lai tas kalpo kā iedvesma atrast labākos risinājumus, jo risinājumus var atrast vienmēr. Paldies! Liels paldies, Lība, par šo sirsnīgo iedvesmojošo situācijas kartējumu. Tagad mēs dosimies tālāk uz nākamo runātāju, kas ir Māja Ņikitina. Aicināšu Māju uz skatuves un tikmēr arī īsi iepazīstināšu. Māja ir Latvijas Kultūras akadēmijas maģistratūras absolvente un šobrīd strādā Rīgas Porcelāna muzejā kā projektu un izglītojošā darba vadītāja. Un tad jau dzirdēsim pataisno no tevis, ko tu dari, kas bija tavs pētījums. Tā kā, jā, lūdzu. Labdien, klausītāji! Man liels pagodinājums būt šodien jūsu priekšā. Un, mans maģistra darba nosaukums ir muzeja pieejamība, jeb cilvēku redzes traucējumiem līdzdalības iespēja izpēte.
Memoriālā muzeja Raiņu un Aspazijas vasarnīca piemērs. Tātad maģistra darbs tapis projekta ceļā uz līdzdalību iesaisti muzejos, Latvijas muzeja pedagoģijas prakses izpēte, jeb MIT, ietvaros, un tas tiek īstenots fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu 22. gada atklātā konkursa ietvaros. Tas turpināsies līdz 25. gadam, tam paredzēti 5 posmi, un mans maģistra darbs ir daļa no tātad pirmā posma. Projekta aktualitātēm jūs varat sekot Latvijas Kultūras akadēmijas mājaslapā, un galvenie pētnieciskie jautājumi manā darbā ir, vai un kā muzeja pieejamības un līdzdalības teorētiskais ietvars atbilst cilvēku ar redzes traucējumiem kultūras uztveres specifikai, un kā cilvēki ar redzes traucējumiem vērtē savu līdzdalības pieredzi projekta sajūtu ceļojums Memoriālā muzeja Raiņu un Aspazijas vasarnīca un tā rezultātu piemērotību lietošanas laikā. Pirms es turpinu, es gribētu jums pastāstīt, kas ir sajūtu ceļojums. Tātad šī ir izglītojošā programma muzejā, kas paredz 10 saucamās stacijas, kur jūs ar visām maņām izbaudat un tā kā iedzīvoties vidē, kurā ir dzīvojuši dzejnieki. Jūs ar visām maņām sajūtat, man bija liela atklāsme personīgi man, ka Aspazija ir īstenībā kafijas māne, jo stacija kafija ir viss, teiksim, pēc datiem liecina, ka tā ir populārākā un vispatīkamākā cilvēkiem. Ja jūs, tā kā, piemēram, iegremdējat kafijas pupiņās savas rokas un audio ierakstā klausaties, kā tiek lieta kafija tasītē, un jūs jūtat to smaržu, un jums nav jālasa, jums nav nekādi teksti priekšā, jūs vienkārši sajūtat, kā Aspazija sevi sajūt. Un šādas stacijas ir 10, un jūs izējat cauri katrai, taustot herbāriju vai sajūtot saules siltumu, vai ventilators jums pūš, un jums šķiet, ka jūs atrodaties pludmalē. Tātad mans pētījuma mērķis bija noskaidrot cilvēku līdzdalības iespējas muzeja ekspozīciju un muzeja pedagoģisko programmu izveidē. Tātad Memoriālā muzeja Raiņu un Aspazijas vasarnīca pieejamības kontekstā, pamatojoties uz šīs programmas, un pētījuma uzdevumi bija izpētīt jaunākās teorijas par pieejamības veidiem cilvēkiem redzes traucējumiem, atbilstoši viņu kultūras uztveres specifikai, un analizēt jaunākos dažādu pasaules valstu pētījumu rezultātus par līdzdalības formām, arī muzeja pieejamības kontekstā. Tad arī bija, es vēlējos pētīt pieredzi, ko Memoriālā muzeja Raiņu un Aspazijas vasarnīca projekts sajūtu ceļojums, tā lietošanas laikā gūst cilvēki ar redzes traucējumiem, viņu attieksme vai vērtējums par muzeja ekspozīciju un vispār kopumā par programmu bijušām un potenciālām līdzdalības iespējām. Un mans darbs tātad sastāvēja no 3 daļām, kur pirmajā daļā tika pētītas teorijas par muzeja pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un tika izzināta uztveres specifika no dzirdes, ožas, taustes un garšas aspekta, kā arī tādi muzeja satura pieejamības veidi neredzīgiem cilvēkiem, kā fiziskā, jeb sensorā, šo es pēc tam paplašināti pastāstīšu, ko tas nozīmē, intelektuālā un sociālā pieejamība, kā arī emocionālā pieejamība. Otrajā daļā tātad uzmanība tika pievērsta teorijām par līdzdalības formām, ieguvumiem, trūkumiem, kas var ietekmēt muzeja pedagoģisko projektu īstenošanu. Un trešajā daļā tātad ir empiriskā daļa, datu iegūšana un attiecīgi analīze. Šeit es gribētu jūs iepazīstināt ar dažiem autoriem, kurus būtu vēlams ar kuru darbiem būtu vēlams iepazīties. Attiecībā uz pieejamību tas jaunākie pētījumi ir Roberto Vaza, tad ir Fiona Kandlina, Vasiloko Paraskevī, kas ir kopā ar zinātnieku komandu veicis ļoti plašu un ļoti interesantu pētījumu Atēnu taktilā muzejā.
Un var iepazīties arī ar Toma Šekspīra darbiem. Savukārt par līdzdalību šeit pamats ir Nina Simonas Participatory Museum grāmata Līdzdalības muzejs, kur ļoti plaši no visiem aspektiem tiek aprakstīta līdzdalība un to veidi. Džeina Sīla un mūsu kaimiņu valsts zinātniece Pila Runnela. Izlasi veidoja tātad Rīgas Strasdu mūžas vidusskolas attīstības centra pasniedzējs audzēkņi vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kas gadu iepriekš tātad tikko bija izveidota šī programma, jau bija aprobējuši šo te programmu. Viņi tika uzaicināti, lai atkārtotu, iziet cauri šai stacijai, un mūsu mērķis bija piefiksēt viņu atmiņas, sajūtas, emocijas, un mēs izmantojām tādu interesantu metodi kā audio dienas grāmatu. Ja jūs vēlaties iegūt momentālos datus, emocijas, attieksmi, tad šī metode ir ārkārtīgi laba, ja jūs īstenot līdzdalības projektus. Tad bija arī notika intervijas ar īstenotājiem un realizatoriem, projekta autoriem, kas ir gan mācību spēks, gan muzeja darbinieki, gan režisori. Secinājumi ir sekojoši. Šeit es arī sadalīju to struktūrā pēc blokiem. Tātad, pieejamības ziņā, ko var secināt? Multisensorās uztveres pieeja ir piemērota ne tikai vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, bet visiem sabiedrības locekļiem, ko, piemēram, vienā intervijā norāda tas fakts, ka ārzemju viesi, kas izmantoja šo programmu, nevēlējās doties projām, kaut viņi arī nezināja latviešu valodu. Viņi klausījās mīļvārdiņos, ar kuriem dalījās Rainis un Aspazija savā starpā, un viņiem vienkārši patika tas skanējums. Un tā pati slavenā kafijas stacija, kas piesaistīja visvairāk apmeklētāju interesi, tas liecina par to, ka nav jābūt nekādam tekstam, lai jūs saprastu, par ko ir šis muzejs. Beigās tas noder visai sabiedrībai. Pētījums atklāja jaunu informāciju par smaržas uztveres lielo nozīmi muzeja satura apguvē. Jūs varat padomāt pie sevis, cik daudzos muzejos jūs varat kaut ko pasmaržot. Un vājredzīgi un neredzīgi jaunieši nosauc ožu kā vienu no 3 galvenajām maņām blakus dzirdēji un taustēji. Un, tā ir laba ideja. Piemēram, mans Rīgas porcelāna muzejs manā redzējumā varētu asociēties ar dekolu smaržu. Dekola ir tās novelkamās bildītes, kuras pielīmē pie traukiem, un tām ir diezgan specifiska smarža. Un es esmu bijusi fabrikās, un es zinu to smaržu. Tāpēc jūs varat katrs, muzeja darbinieks padomāt, ar ko asociējas jūsu muzejs. Un šajā gadījumā Raiņa un Aspazijas muzejā bija izvietotas smaržas, kas, priežu, kas, priedes bija apkārt Jūrmalā, citronu smarža. Un dīvainā kārtā cilvēkiem veidojas šīs noturīgās asociācijas atmiņā, un smaržojot, piemēram, priežu, skuju to aromātu, cilvēkiem atmiņās nav konkrēti koki, bet viņi atcerās bērnību vai vecmāmiņas māju. Un vēl vienā pētījumā bija ļoti interesanta atziņa, ka viņus vājredzīgos cilvēkus pieveda klāt lidmašīnai, tā smaržoja pēc tehniskās eļļas, bet respondenti atbildēja, ka viņi uzreiz atcerējās pludmali ar vecu laivu, kura smaržoja pēc darbas. Ja? Pilnīgi citas asociācijas. Tā kā smarža vispār ir tāds ļoti spēcīgs uztveres veids, kas veido noturīgas asociācijas, atmiņas un tā tālāk. Veidojot izglītojošās programmas cilvēkiem ar redzes traucējumiem, vajadzētu izmantot mazāku objektu skaitu un informācijas apjomu, bet lielāku laika periodu to uztveršanai un baudīšanai. Tas arī ir svarīgi, ka, jūs atvedat grupu un jums transports, tagad šoferis ir pieejams tikai 1 stundu, un jums aši jāizskrien cauri
muzejam, un tad jūs to ķeksīti ielikāt, un visi jūs vedat to grupu projām. Bet tas cilvēks neiegūst nekādu iekšējo komfortu, labumu, un tas ir cieši saistīts ar nākamo bloku, kur ir šī emocionālā pieejamība. Šis te ierobežotais laiks, trokšņi, vājš apgaismojums, tas viss ietekmē emocionālo pieejamību, un arī mums, tiem cilvēkiem, kam viss ir kārtībā ar veselību, dažreiz varbūt šķiet, ka es šajā muzejā neuzturēšos, jo es neko nevaru ne salasīt, ne ieraudzīt, jo ir pārāk vājš apgaismojums vai tas troksnis. Un, kas ir interesanti, daži respondenti atbildēja, ka viņi jūtas priecīgi, ka viņi ir paguvuši apskatīt ekspozīciju pirms ienāk liela skolēnu grupa trokšņaina. Tas, ka viņi ir ieguvuši vairāk, teiksim, tajā klusumā un mierā. Teiksim, pasaules pētnieki izšķir vairākus pieejamības veidus. Jā, ka šī emocionāla pieejamība ir viens no būtiskākajiem pieejamības veidiem. Un savukārt ar fizisko pieejamību saprot ne tikai vides pieejamību, bet arī sensoro. Ko tas nozīmē? Jā, mums ir ļoti laba telpa, viss iekārtots, var iebraukt ratiņkrēslā, visur ir braila rakstis, nezinu, tur viss ir pārdomāts, izņemot vienu. Mēs atbraucām uz muzeju, un mēs nedrīkstam neko aiztikt. Mums viss ir aiz stikla, labi, jā, mums stāsta, ka tas tur ir, ka tā ir glezna, kas tur ir attēlots, bet mēs nejūtam kaut kādas nianses. Stāstītājs var teikt kaut ko pavisam savādāk savā subjektīvā uztverē. Teiksim, navigācija, teiksim, jādod vismaz daļu no jums pieejamiem. Tas var būt replikas, tas var būt palīgkrājums, ko jūs varat kaut kādā brīdī iedot, lai vismaz kaut kādos lielos vilcienos paskaidrot, par ko ir šis muzejs. Tālāk arī braila rakstu nevar nosaukt par pietiekamu un universālu rīku muzeja intelektuālās pieejamības nodrošināšanai. Varbūt dažās vietās ir izvietots braila raksts, viņiem šķiet, ka jā, mēs esam izpildījuši savus normatīvos aktus, viss kārtībā, tomēr nav konsekvences. Vienā vietā jums ir šis braila raksts, un citā atkal nav, un vēl jāatrod, kur tas atrodas vidē. Un vēl viens ļoti būtisks aspekts. Cilvēki, kas zaudē redzi dzīves laikā, viņam vairs nav šī te prasme apgūt šo braila rakstu, jo, piemēram, tā ir fizioloģija, ka, piemēram, tie pirkstu gali vairs nav tik jūtīgi, un obligāti ir jādomā tas jūsu B plāns, ko jūs varētu piedāvāt savādāk. Jā, teiksim, tas ir audio gids vai tas ir kaut kāds navigācijas plāns, ja, kaut kas tāds, kas jums nodrošina citu informācijas nodošanas iespēju. Un tālāk, te var runāt daudz un dikti, es tā saīsināti, virzos tālāk uz līdzdalības formām. Un šeit es gribētu izcelt divas, tās formas ir ļoti daudz, tā ir ļoti jauna niša, kur ir ļoti daudz dažādu piedāvājumu, bet te es esmu izcēlusi divas. Tātad ir ASV neformālās zinātnes izglītības attīstības centra zinātnieku grupas 3 līmeņu pieeja, kur pirmais ir tad, kad tātad projekti, kurus izstrādā zinātnieki un sabiedrības locekļi sniedz datus, tas ir tāds pietiekami pasīvs varbūt, līmenis. Tad ir projekti, kurus izstrādā zinātnieki un sabiedrības locekļi sniedz datus, bet arī var palīdzēt uzlabot projektu, analizēt datus un izplatīt rezultātus. Un tad trešais, tas augstākais līmenis ir, kad kopīgi veidoti projekti, izstrādā zinātnieki, bet sabiedrības dalībnieki ir aktīvi iesaistīti. Un arī varbūt tādā veidā, kādā viņi vēlas paši. Un Ninis Saimonas 5 līdzdalības klasifikācijas līmeņu modelis paredz to, ka ir, teiksim, ir pasīvā informācijas saņemšana, bet ar 3. līmenī sākas tas posms, ka jūs varat jau ietekmēt kaut kādu projektu un gala produktu kvalitāti, iesaistīties un izteikt savu viedokli. Un savukārt 4. līmenis nodrošina ātru un tiešu atgriezenisko saikni starp iesaistītajām pusēm. Un 5. līmenis ir pats augstākais, uz kuru jātiecās, bet īstenībā tas varētu arī kaut kā
grūtāk sasniedzams. Tā, un vēl viens secinājums ir tāds, ka Latvijas muzeja lielākā problēma ir nespēja ieinteresēt neredzīgus cilvēkus ar muzeja saturu tādā veidā, lai tie vēlētos ieguldīt resursus transportu un pavadoņu nodrošināšanai, kā arī tērēt laiku nokļūšanai uz muzeju. Jā, es no daudziem respondentiem esmu dzirdējusi, ka viņi īsti neredz jēgu, ja viņi var iegooglēt. Un viņiem tas audio teksts vienkārši pateiks priekšā, kas ir šis senais antīkais priekšmets. Un kāpēc viņiem tiešām jāiegulda resursi nokļūšanai uz muzeju, ja tāpat viņi pagrozās, viņi neko nevar ne izlasīt, ne pataustīt, un tad viņi brauc projām. Jā. Un tad pētījumā iesaistītie pedagogi un jaunieši ar redzes traucējumiem sniedz atziņas par sajūtu ceļojumu kā vienu no viņu pieredzē veiksmīgākajiem muzeja piedāvājumiem Latvijā un pozitīvi vērtēja iespēju dalīties ar savu vērtējumu, kritiku, papildinājumu un ieteikumiem. Un tiešām es strādājot ar šiem jauniešiem, es biju pilnīgākā sajūsmā par viņu idejām, par viņu domāšanas veidu un es domāju visu laiku, kāpēc mēs neiesaistām viņus, jo viņiem ir muzeji, kas, teiksim, jā, mums jāsadarbojas, jā, bet uzrunājiet. Viņi ir gatavi, viņi ļoti vēlās. Un, jā, tas ir viens no aspektiem. Un tam nav vajadzīgi resursi, piemēram, šeit, jā, kad, teiksim, pēdējais, kas mana atziņa, ka šeit jābūt, teiksim, tādiem pētījumiem, kas skar tādu jomu kā informācijas nodošanas metodes, ja cilvēkiem redzes traucējumiem, izmantojot multisensoro pieeju. Te var būt gan izglītojošo programmu izveide, gan suvenīru izveide. Tas ir ļoti būtisks aspekts. Kas ir suvenīrs? Tas ir mūsu magnētiņš, plakanais, tāds, pavisam, nezinu, pildspalva vai kaut kas tāds. Bet izveidojiet smaržīgu suvenīru, izveidojiet reljefu, teiksim, suvenīru. Kaut ko tādu, kas izraisa atmiņā asociatīvās kaut kādas lietas. Tad ir jāaktualizē digitālo rīku aktualitāti. Vai cilvēki vispār vēlās to muzejā? Varbūt tas muzejs ir tik daudz piesātināts ar digitālo, ka kļūst par traku, varbūt tomēr nevajag. Un sajūtu ceļojums ir lielisks piemērs. Mums nav nepieciešami kaut kādi ekrāni, super sarežģītās tehnoloģijas. Ir herbārijas, ir mākslīgie mati, kurus ķemmēt, ir ventilators. Un jūs uzburat šo te atmosfēru, jūs uzburat informāciju. Un, protams, ka ir nepieciešami pētījumi ar mērķi noskaidrot dažādu kopienu gatavību ilgtermiņā līdzdarboties kultūras norisēs un pieejamības veicināšanas projektos, kā arī pētīt formas, kā to varētu panākt. Bet arī te nedrīkst, teiksim, uzspiest savu iniciatīvu, ļaujiet cilvēkiem agrīnajās projekta stadijās izvēlēties, cik daudz cik lielā mērā viņi gribētu iesaistīties. Un šeit arī ir viens no intervijā izskanējušām nožēlām, tas, ka režisori vēlētos piesaistīt jauniešus daudz agrāk, jo tad viņa varētu izvairīties no kaut kādiem risinājumiem, kas šobrīd liekas tāda kā problēma varbūt, ko varētu kurus jaunieši vērtē kā, kurus vajadzētu izmainīt šobrīd. Jā, kaut kā tā. Paldies par uzmanību. Lielas paldies par stāstījumu Maijai Nikitinai. Kā nākamā runātāja mums ir Adele Bērziņa. Un mazliet iepazīstinot Adeli, Adele ir neatkarīga mākslas pieredzējuma kuratore un Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras studente. Un viņas šī brīža intereses un pētnieciskais virziens ir vērsts uz iekļaujošu kūrēšanu, nespējas studijām un sociāli inovatīviem risinājumiem mākslas vidē. Un tad došu vārdu Adelei pašai pastāstīt. Jā, labvakar visiem klātesošajiem. Priecājos šeit būt un dalīties savā pieredzē. Šodien es fokusēšos uz savu maģistra darba pētījumu, kuru es turpinu izzināt arī doktorantūras studijās. Un šī tēma ir ļoti līdzīga iepriekšējai, šī auditorija, par kuru es runāšu, arī ir cilvēki ar funkcionāliem redzes traucējumiem. Un veids, kā es uz to vēlējos palūkoties, ir
kuratoriālā prakse, jeb ko darīt kuratoram vai tiem cilvēkiem, kuri rada šo te pieredzi. Un kas manā gadījumā ir specifiski tieši vizuālās mākslas pieredze cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Un tad mana interese šajā pētījuma tēmā būtu nedaudz saistīta ar to, ka man allaž pašai ir svarīga bijusi estētiskā komponente, un tad šis jautājums, kopš es viņu izzināju aizvien vairāk, liek arī domāt par to, kā vizuālu mākslu ļaut pieredzēt cilvēkiem, kuri fizisku iemeslu dēļ, ierobežojumu dēļ, varbūt viņu neredz vai redz atšķirīgi no tā, kā mēs to redzam. Un tad pētījuma jautājums, kurus savā pētījuma ietvarā uzstādīju, bija, kā un kādos formātos iespējams padarīt vizuālu mākslu pieejamu un piedzīvojamu vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem. Un tad secīgi varētu arī turpināt, kas tad ir šī te mērķa auditorija. Jo cilvēki ar redzes invaliditāti Latvijā pēc 2022. gada datiem ir gandrīz 10 000. Kā jau minēts iepriekš, šajā skaitlī neietilpst prognozējamā invaliditāte. Un, kaut arī mēs runājam par redzi, šīs te atšķirības ir ļoti lielas, jo, piemēram, vienā pusē es iezīmēju vājredzīgu auditoriju, to arī nedaudz ilustrējot ar kontrastu tekstā, kurai varbūt būtu nepieciešams vizuāls saturs ar lielāku kontrastu, ar lielākiem izmēriem un varbūt citas vajadzības nekā neredzīga auditorija, kurā varbūt vairāk būtu orientēta uztverē uz dažādām maņām. Un tātad šī vājredzīga auditorija ir 3 reizes biežāk sastopama nekā neredzīgā. Un viena no būtiskām atziņām par vājredzīgu auditoriju ir tā, ka vājredzība nebūtu vienādojama ar spēju neatkarīgi pārvietoties un pieredzēt neatkarīgi. Un tad par neredzīgo auditoriju varētu teikt, ka tikai 15% neredzīgu cilvēku redzi zaudē pavisam, kļūstot 100% neredzīgi. Un tad vēl ko es šajā pētījumā esmu atklājusi, ka ļoti svarīgs aspekts, kā jau minēja arī iepriekš kolēģi, ir brīdis, kopš kura šī redzēšanas funkcija ir ierobežota, proti kopš dzimšanas vai iegūta dzīves laikā. Un tas arī daudz ietekmē un parādījās pētījumā vizuālās mākslas kontekstā, kādas cilvēkiem ir atmiņas vai izpratne par vizuālu mākslu kā tādu. Un tad, dodoties pie vizuālās mākslas, šis ir vēl viens aspekts šajā pētījumā, kas to visu padara vēl interesantāku un arī savā ziņā sarežģītāku, jo mākslai pašai par sevi ir tā kā sava funkcija un varētu teikt, ka arī pašvērtība. Un, tad, kad notiek šī sastapšanās ar cilvēku, kurš atšķirīgi to redz vizuāli, tad arī ir citi jautājumi, bet vienlaikus arī visi, kuri mēs redzam attēlu līdzīgi, mēs arī to interpretējam atšķirīgi, neatkarīgi no šīs vizuālās redzēšanas funkcijas. Un tad šis aspekts, pati mākslas būtība, šo pētījumu padarīja daudzdimensionālāku un vēl sarežģītāku. Un es nonācu pie atziņas, ka jautājums, kādā to pētīt, ir kuratoriālā telpa. Un tad šī ir tā satikšanās vieta, kur satiekas šis mākslas pieredzētājs, mākslas darbs, mākslinieka vēstījums, paša mākslas darba vēstījums un platforma, kuru ir iecerējis arī varbūt kurators. Un tad par kuratoru runājot, tad ieskicējuši savā pētījumā, kuratoris uzlūkoja kā radošu personu. Ja senāk mākslas vēsturē varbūt kuratora loma bija vairāk kolekciju glabātājs un tāda funkcija, tad mūsdienās pētījumi liecina, ka kurators var tikt arī uztverts par neatkarīgu radošu satura veidotāju. Un tad šī bija arī mana pārliecība, ka kurators ir tas, kurš nosaka konkrētā pieredzējuma to fokusu un formātu.
Un viens no veidiem, ko es pētījumā uzlūkoju, bija iekļaujošā kuratoriālā prakse pēc Pētas Vilnēvas modeļa. Un šī ir pētniece no Nīderlandes, kurā vairāk ir strādājusi ar muzeja izglītības programmām. Un tad šis modelis nosaka to, ka šī atšķirība, vai kurators fokusējas uz auditoriju vai objektu, kurš tiek pieredzēts, un vai šajā kūrēšanas procesā šī auditorija tiek iekļauta vai saturs tiek radīts, viņai nosaka to, cik iekļaujoši mēs savā risinājumā un tā būtībā esam. Un tad, man šķita, ka mēs katrs izprotam atšķirīgi kā kuratori šo mērķa auditoriju un tās vajadzības. Un kā tad atšķirīgās situācijās un formātos arī atbildēt uz to jautājumu, ko tad īsti darīt. Tad viens no maniem piedāvājumiem bija šī pētījuma rezultātiem ir iedrošināt Latvijas kuratorus, rast šos iekļaujošos risinājumus, kuri ietver līdziesaisti. Un tā rezultātā tapa šis ceļvedis, ja es to sauktu šobrīd par iedrošinājumu, kopīgi radīt saturu, kuru var pieredzēt gan noteikti kopiena, gan arī sabiedrība plašākā kopumā. Un tad, kā es līdz šiem secinājumiem un ceļvediem tiku, tas pētījuma metodas bija daudzpusīgas, un tās ietvēra arī kuratoriālās telpas pārstāvju intervijas un labās prakses piemēru izziņu. Piemēram, intervējot Latvijas laikmatīgo mākslas centru, kurš jau iepriekš tika minēts kā organizācija, kura par to domā, vai kādu neatkarīgu kuratoru, un tad arī kolekcionējot šos piemērus gan no Latvijas, gan no ārzemēm. Un šie piemēri Latvijas vidē jau ir diezgan ilgstoši. Senākais, ko es atklāju, bija 2008. gada. Un arī šie ārzemju piemēri. Un tad šis līdziesaistes moments, jeb šī kopienas iesaistes apmērs ir ļoti dažādos piemēros. Šis ir piemēram viens no Latvijas Nacionālā mākslas muzejā piemēriem, kas bija izstāde pārnēsājumās ainavas, kur vājredzīgi un neredzīgi bērni tiek iesaistīti, lai kopradītu saturu, kuru var pieredzēt gan viņi paši, gan arī sabiedrība. Un šajā izstādē tika nodrošināta arī mākslas mediācija. Un šī ir mākslas mediātora Slaimas atziņa, kad šī citu maņu atvēršana palīdz cilvēkiem kopumā un arī rada iespēju satikties šīm dažādām sabiedrības grupām. Tad vēl viens veids, kā es šo jautājumu pētīju, bija apsekojumi. Šis bija apsekojums izvēloties vietu pēc nejaušības principa. Un mēs kopā ar vājredzīgu mākslas interesanti, teikšu tā, apmeklējām Sandras Strēles izstādī. Un šeit iezīmējās kāds cits faktors, kas ir arī pati mākslas būtība un tehnika, jo, piemēram, tā glezna, ko mēs redzam, ir Sandras Strēles gleznas fragments, un viņas tehnika un mākslinieckais rokraksts nosaka to, ka šis mākslas darbs ir ar daudz niansētām detaļām, kurš vājredzīgam cilvēkam ir grūtāk uztverams. Un šeit iezīmējās tās robežas, kurā brīdī un cik pieejami mēs varam kļūt, ja mēs gribam šo padarīt pieejamāku un pieredzamāku. Un, tas nav, tā šajā gadījumā nav runa tikai par vidi, bet arī par pašu mākslu. Un tad vēl viena izstāde, ko mēs kopīgi apsekojām, bija tēlniecības izstāde, kura būtu bijusi absolūti nepieejama, ja tajā brīdī uz vietas nebūtu bijis arī tēlnieks Oto Hulgers Ozoliņš, kurš ļāva mums šo izstādi pieredzēt arī ar tausti. Bet arī šeit iezīmējās vēl kāds aspekts, kas, piemēram, ir mākslas konservācijas aspekts. Jo tēlnieks atzina, ka
viņš ir par to domājis, ka viņam ir svarīgi, lai tēlniecība, kas par sevi ir mēdījis, ko rada ar tausti, būtu pieejams arī ar tausti, bet domājot par mākslas darba drošību un materiālu, kurš lietots, to vienkārši šajā gadījumā nav iespējams nodrošināt, bet jā, viņš bija ļoti pretīm nākošs un konkrētajā brīdī šo risinājumu rada. Bet jā, šis te iezīmē vēl kādas robežas, kuras arī ir kuratoram svarīgas, jo šis te mākslas darbs tiešā veidā varbūt nav sasniedzams ar tausti. Tad nākamā izstāde, ko mēs apsekojām fokus grupās, kopā gan ar vājredzīgu, gan neredzīgu auditoriju, bija Nacionālā mākslas muzejā izvietotā izstādē Vaclavs Špakovskis Rīgas piezīmju grāmatas. Un ļoti noderīgs bija tas brīdis, kad tajā brīdī tur bija arī taktili risinājumi. Un mans mērķis šajā izstādē bija apsekot un iegūt atgriezenisko saiti, kā šī auditorija šo taktīlo saturu pieredz un vērtē, kā tas viņiem palīdz izprast šo te vizuālo mākslu un stāstu. Un tad jā, šī atziņa bija tāda, kad svarīgi bija šo taktīlo elementu papildināt ar stāstu, jo ja cilvēks neredz un tausta šo te taktīlo formātu un nezina, ko viņš tausta šajā gadījumā līniju, kas ir ilustrēts dabas elements bez šīs fona informācijas, tā iztēle neraisās. Un līdzīga atziņa arī, kā bija iepriekšējā pētījumā, ļoti nozīmīgs ir arī patērētais laiks un tam plānotais laiks. Kādā pētījumā, piemēram, tika minēta atziņa, ka vājredzīgi cilvēki vidēji vienu mākslas darbu uzlūko 15 minūtes, bet redzīgi cilvēki 17 sekundes. Un šeit arī iezīmējās tas plānošanas aspekts, kāda tad ir šī grupas dinamika un cik katram cilvēkam būtu jāvelta laika, lai to pieredzētu. Un vienlaikus šeit atkal iezīmējās universālā risinājuma kaut kādas robežas, jo ja konkrētais risinājums bija ērts varbūt vai pieejams cilvēkam, kurš neredz vai ir vājredzīgs, tad pētījuma dalībnieki arī atzīmēja, ka tas ir nedaudz fiziski apgrūtinoši ilgi nosēdēt zemāk, notupties, jo, lai viņi uztvertu to, ir nepieciešams ilgāks laiks. Un šeit ir tās robežas varbūt kaut kādos fiziskos aspektos, ja cilvēkam, piemēram, ir kādas saslimšanas, kuras ir attiecināmas uz spēju tā kā sēdēt vai tupēt, tad viņš ir ērts vienai auditorijai, bet varbūt nedaudz ierobežojoši citai. Un tad tas, ko es vēlējos izmēģināt, un esmu pateicīga Nacionālā mākslas muzejam par atvērtību šajā te eksperimentā, tā es to varētu nosaukt, bija sociāli inovatīvs ekspozīcijas pieredzējuma piemērs. Un šeit es modulēju tā kā veidu, kā iepazīt pastāvīgo ekspozīciju multisensori. Jā, varētu secināt, ka šī formāta priekšrocība bija tā, ka tas bija ar esošajiem resursiem realizējams. Tas bija pieejams gan vājredzīgai, gan neredzīgai auditorijai, gan arī būtu iespējams pieejams arī plašākai sabiedrības kopai un pat saistošs. Trūkums šajā gadījumā ir tāds, ka to nevar pieredzēt pastāvīgi, bet līdzi ir nepieciešams gids, kas nedaudz ierobežo šo neatkarību apmeklētāju. Bet tajā pašā laikā tas ir arī pluss, jo šis gids var veikt šo skaidrojošo funkciju. Un kopumā šis te eksperiments ar multisensoro mākslas mediācijas tūri no 2 fokus grupām tika vērtēts pozitīvi. Bija cilvēki, kuri pirmo reizi mūžā bija mākslas muzejā. Un šeit arī iezīmējās pretrunas šajos te risinājumos un, varētu teikt, mērķa auditorijas vajadzībās un izpratnē par to, kas būtu piemērotākais risinājums, jo, piemēram, komentējot audio gidu, kāds no dalībniekiem teica, ka tas ir ļoti saistošs, izdevies un veiksmīgs risinājums,
bet kāds cits no šīs auditorijas teica, ka viņiem būtu nepieciešams aprakstošāks audio gids. Un šeit parādās arī šī iepriekš minētā daudzpusība. Jā, tad priekšlikumi, pie kuriem es nonācu, bija vērsti uz dažādiem praktiķiem un pētniekiem. Tad viens no tiem būtu veicināt izglītotību par šīs mērķa auditorijas kultūras pieredzējuma aspektiem, un vēl kāds būtu ilgtermiņa stratēģijās iekļaut finansiāli un izglītojošu raksturu instrumentus, jo mani novērojumi pētot bija, ka šī piemēram iepriekš pieminētā programma Kultūra elpa sekmēja šī piedāvājuma dažādību un pieejamību dažādām mērķgrupām, bet tajā pašā laikā ja ir finansējums, bet īsti nav izpratnes, kāds palīdzēs šai konkrētai auditorijai, tad arī šim būtu jāiet roku rokā ar izpratni par to, kas tad ir šīs vajadzības, un viņas ir ļoti dažādas un daudzpusīgas. Un tad nākamie secinājumi bija attiecināmi uz pašu šo kopienu un to pārstāvošajām institūcijām. Un šajā pētījumā tās bija ļoti atsaucīgas un pat iekļautas vairākas. Par to es esmu pateicīga. Tātad iesaistīties un kļūt par šiem profesionāļiem, māksliniekiem un kuratoriem, kuri par šiem risinājumiem runā arī šajā kultūras telpā. Un tad pētniekiem tas, ko es pamanīju šajā mērķgrupas pētniecībā, ka trūkst pārskata, kurā būtu identificētas kuratoriālās prakses, piemēram, noteiktā laika griezumā, visas kādas ir bijušas. Vēl, kas man šķita, ka ir svarīgi starpnozaru speciālistu sadarbībā, kas varētu būt mediķi, antropologi, dizaineri, arhitekti, scenogrāfi, mākslinieki, modelēt un analizēt jaunus risinājumu formātus, gan nepastarpinātam, gan pastarpinātam vizuālās mākslas pieredzējumam. Un šis nepastarpināts ir tāds, kur mēs varam, piemēram, nodrošināt šo tiešu piekļuvi, bet pastarpināts ir, kur šis saturs tiktu kaut kādā veidā saistošā pārtulkots, iekļaujot gan šo intelektuālo, gan emocionālo, gan citu komponenti. Un tad, kuratoriem, tas, ko es ieteiktu kuratoriem, ir noteikti uzlūkot šos risinājumus kā iespēju jauniem pieredzējumu formātiem un inovatīvai kūrēšanas praksē, jo šādas kopīgas sadarbības rezultātā radīsies jauni produkti, kuri būs saistoši gan konkrētai auditorijai, gan sabiedrībai kopumā. Un meklēt piemērotākos risinājumus konkrētai situācijai un tos noteikti testēt kopā ar šo mērķa auditoriju, es pat teiktu, līdziesaistīt viņus jau no sākotnes. Un šeit arī uzreiz es ieskicēju, cik plašs ekspertu loks var būt nepieciešams, lai pie šiem risinājumiem nonāktu. Tad tas būs no manis viss. Paldies par uzmanību. Un šeit ir redzams attēls no šīs multisensorās stūres Nacionālajā mākslas muzejā. Paldies! Liels paldies Adilei. Tagad uz noslēdzošo šīs sesijas momentu mēs aicinām visus runātājus pievienoties uz sarunu. Kopsavalkot atšķirīgos, bet tomēr ļoti, ļoti līdzīgos vēstījumus, tas, kas man vismaz paliek prātā, ir līdzdalības aspekts. Un visas no jums ir strādājuši ar līdzdalības aspektu, gan pētījušas, gan praksē to darbinājušas. Un arī tu, Māja, pieminēji Nina Saimonu ar visiem tiem slāņiem, kā tad līdzdalība vai iesaiste varētu notikt. Un tad man tas kopējais jautājums jums visām trijām ir, kā īstenībā praktiski veicināt to līdzdalību, kādas varētu būt tās metodas iekļaut kopienu, lai mēs neradam tikai tādus risinājumus, kas ir domāti priekš viņiem, bet iesaistot viņus, līdzradot saturu. Un kas varētu būt tas, kas
Jā, kas bieži vien varbūt tās attur kultūras piedāvājumu veidotājus, lai izmantotu šo Saimons vārdiem augstāko pakāpi līdzdalības. Jā. Es teikšu ļoti vienkārši, ka, manuprāt, vajag draudzēties. Es tā vienmēr saku. Ļoti vienkārši, vajag draudzēties. Ko tas nozīmē? Ka tas ir apusējs process. Mēs tikai negribam ņemt no šīs mērķu grupas un viņu izmantot. Bet mēs atceramies par viņu arī tad, kad mums no viņiem neko nevajag. Aizējam ciemos, parunājam. Tāpat aicinām viņus pie mums. Mēs ejam uz dažādām organizācijām ciemos. Un, iesaistīt cilvēkus visi var īstenībā daudz vairāk, kā mums parasti liekas. Un tas tiešām ir ļoti būtiski veidot ilgtermiņā to sadarbību, ne tikai kaut kā tad, kad vajag mums. Tā es gribēju ievirzīt bišķiņu, tā kā var dāmas papildināt. Jā, es arī papildināšu. Piezvaniet uz kādu skolu, pastāstiet, kas jums ir. Jo bieži vien šie cilvēki vienkārši nezina, ka jums kaut kas ir piedāvājumā. Un kāpēc vispār man radās ideja par kāpēc es gribēju uzrakstīt šo darbu? Tāpēc, ka es saskāros ar šo problēmu, ka ir pieprasījums, nav piedāvājumu, un ja tas piedāvājums eksistē, tad viņš nav tādā līmenī, kas būtu pieejams, ērts un izmantojams. Un visvienkāršākais veids, kā to izdarīt, ir aicināt tos pašus cilvēkus arī izstrādāt tas, kas viņiem liktos ērts un izmantojams. Tas ir tik vienkārši. Kā es jau minēju, pašos pirmsākumos, pirms jūs pat sākat plānot savu projektu, jūs padomājat par to, kam jūs to darat, un aiciniet viņus kopā. Cik lielā mērā viņi gribēs iesaistīties, tā ir viņu izvēle. Jūs vienkārši piedāvājat, lūk, man ir šie te materiāli, izaivielas, lūdzu, izmantojiet un kaut ko izcepsim kopā, kopīgā krāsnī. Paldies kolēģiem. Man šķiet, ka daudz jau ir pateikts, un tas, ko es vēl gribētu piebilst, ka es ceru, ka pienāks diena, kad šī iniciatīva nāks no kopienas, jo man šķiet, ka mums ir svarīgi stiprināt un vairot šo te proporciju, ka konkrētā kopiena inicijē šādas prakses. Jā. Jā, tad es varbūt paturpināšu ar jautājumu, Adela, tev no kuratoriālās pozīcijas, kad tu izstrādāji šo multisensoro tūres piemēru. Kas ir varbūt tas, ko tu biji iztēlojusies kopā arī strādājot šo kopienu, kas nostrādās un kas varētu būt tie risinājumi, bet tad testējot, pieredzot, saproti, ka kaut kas tomēr trūkst vai nestrādā tā, kā gribētos. Kas ir varbūt tas, ko tu mūs varētu ievadīt? Divas lietas, ko es varbūt pat lasot literatūru un rēķinoties, ka tam vajadzēs vairāk laika. Es nebiju iedomājusies, ka tam vajadzēs tik daudz vairāk laika. Es runāju par konkrēto pieredzēšanu uz vietas, kad katram cilvēkam šī te iztēle par redzēto veidojas atšķirīgā laikā, un tas ir jāņem vērā. Un likumsakarīgi, ka arī cilvēks uzdod jautājumus par to, kas tiek redzēts un par ko stāsta, kad ir svarīgi arī uz tiem atbildēt, tad šis te laika plānošanas faktors bija būtisks. Un pazuda doma bija arī otra lieta, ko gribēju pieminēt, bet tad tas viens noteikti būtu laika faktors. Starp citu, Līva piedalījās, varbūt viņa var kā novērotājs kaut ko vēl piebilst. Izaicinājums noteikti ir tā dažādība, ko tu arī minēji, kad viens tur saka, jā, pietiek tas teksts, otram nē, un tad no otras puses vēl arī strādājot ar cilvēkiem redzes traucējumiem, jārēķinās, viņi jau nezina, ko viņi neredz. Līdz ar to mēs raksturojam gleznu, un viņš saka, jā, ir ok apraksts, bet izrādās, ka varbūt īsti tur nav pateikts īsti detaļas, un tur vēl ir daudz, kas vairāk. Bet tieši tāpēc tā draudzēšanās es atgriezīšos. Jā, visu laiku vajag būt kopā, darboties, kā es arī savā prezentācijā teicu, algot, iesaistīt cilvēkus, mēs būsim ikdienā kopā, tad mēs arī viens otru labāk sapratīsim, varēsim labāk arī veidot visādus piedāvājumus. Es arī vēlējos papildināt par audiogidiem. Pētījuma rezultātā dati liecina par to, ka cilvēki uztver audiogidu par pietiekami garlaicīgu tekstu, ierunātu, un
visērtākais un vienkāršākais veids papildināt to ar vides skaņām. Ja mēs runājam atkal par, teiksim, kaut kādu trauku vēsturi, tad, džingstinam ar traukiem vai, teiksim, kaut kādas ierīces iedarbinām fonā. Ja mēs vēstam par kādu ielas vēsturi, tad mēs noteikti var kaut kādus zirga pakavus paklausīties vai lietus gāzi pēkšņi. Ja? Un tad, ja mēs vēl papildinām to vēl ar smaržu, to stāstu, pilna aina, nevajag nekādus tekstus. Bet te mēs arī nonākam pie tā, ka tas ir visiem vajadzīgs. Mēs visi dažādi uztveram, cits vizuāli vairāk, cits audio un tā tālāk. Tāpēc tas ir visiem. Un mūsdienu patērētājs ir ļoti tāds izlepis un pieprasa visu kaut ko interesantu. Nepietiek tikai kaut ko klausīties monotonu. Jā, tu gribēji papildināt, droši. Jā, vēl nedaudz gribēju papildināt, ka tas, kas arī manā pētījumā attiecībā uz audio formātu atklājās, kad šī te dzirdes funkcija ir ļoti svarīga un, piemēram, ieteikums lūgt audiogidi ierunāt cilvēkam, kuram ir nostādīta balss, aktierim, profesionālim, neveidot mākslīgi ģenerētus ierakstus, ar kuriem šo te informāciju nodot, un arī par fonu skaņām bija arī atšķirīgas atbildes, jo, ja, piemēram, cilvēks uztver tikai ar dzirdi, varbūt brīžiem tas var būt traucējoši. Jā, šīs nianses ir tik individuālas, šī grupa ir tik bagāta, ka arī risinājumiem ir jābūt tādiem daudzpusīgiem, es teiktu. Jā, domājot arī vispār par muzeju kā formātu, muzeju kā institūciju, droši vien gan porcelāna muzejam, gan arī medicīnas vēstures muzejam krājums, kolekcija ir tas jautājums, kā ar to vispār strādāt cilvēkiem ar redzes ierobežojumiem, ja mēs pieņemam, ka ļoti daudz no tā krājuma un kolekcijas mēs nevaram aiztikt. Tas ir jau tā kā paģēri, kad mēs uz to skatāmies. Kā jums varbūt pieredzē ir gan muzejā, gan no kā lietotāja perspektīvas? Mūsu muzejā ir diezgan vienkārši, jo Rīgas porcelāna rūpnīcas trauki vēl joprojām daudziem ir sadzīves priekšmets, kuru mēs joprojām lietojam, un ir ļoti daudz tādi trauki, kas, teiksim, ir nelieliem defektiem, kurus mēs tā kā nevaram īsti arī pieņemt krājumā. Tos mēs liekam lietā. Un ir vēl lielisks veids, tas, ka mums ir tāda veidošanas un apgleznošanas darbnīca, kur visu var pataustīt, visu pasmaržot, darboties ar masu, atšķirt porcelānu no keramikas vai fajansa. Un mēs veidojam reliefus, teiksim, kaut kādus rotājumus. Tas viss ir atrisināms un diezgan vienkāršiem līdzekļiem. Un man bijusi saruna ar biedrības Socintegra vadītāju, kura arī piedāvā šādus te risinājumus, un viens no lieliskiem veidiem ir veidot reliefus, siluetus. Man ir iecerē uztaisīt šādas te servīžu siluetus, kuru mēs vienkārši varam sataustīt formas, kas servīzēm ir daudz un dažādas. Vienkārši no pamata populārākajām servīzēm var vienkārši saprast, par un ap ko ir lieta. Tas skar gan trauku siluetus, gan dekoru siluetus. Vienkārši vajag nedaudz piedomāt pie jūsu satura un replikas, kaut kādas 3D printēšana šobrīd ir populāra. Tā kā viens vai daži objekti var tikt izmantoti. Vēlēs papildināt? Jā, man vēl neliela piebilde, kad šī ir tā vieta, kur es saredzu kuratora un sadarbības iespējas. Piemēram, ja kurators uzaicina dizainerus un dizainers apzinās šīs te vajadzības, varbūt var rasties kādi jauni risinājumi, ko mēs nemaz nespējam iztēloties, minot kaut kādu līdzinēju praksi. Jā, tas ir tas, uz ko es gribētu mudināt, testēt un radīt no jauna. Jā, paldies. Paldies. Vai mums ir kāds zāles komentārs vai jautājums? Paldies. Esmu vairedzīga. Iegūt vairedzību dzīves laikā, līdz ar to man ir priekšstats no dažādiem laikiem. Un man ir tā sajūta, tīpaši vispār muzejas apmeklējot, ka standarts mēs liekam anotāciju klāt pie priekšmeta. Vairedzīgam cilvēkam, 40 gleznas izstādē, tu 40 reizes ej klāt un ej prom.
ej klāt un ej prom. It kā sīkums. Bet beigās tev ir viena alga. Un tu vai nu lasi anotācijas, vai nu skaties darbus. Arī par šīm lietām būtu vērts padomāt, ka reizēm tas nemaz nav tik kuratora jau līmenī. Ja? Tas ir izstādes iekārtotāja līmenis. Ka, nofiksēt šo, ka tas burtiņu lielums anotācijā priekš vairedzīgu cilvēku ir krietni uz pusi pa mazu. Jā. Un man nav tās pašas lielākās problēmas kā vairedzīgam, bet tik un tā tas ir apnicīgi. Un tas ierobežo to baudu un prieku, ko es varētu izstādē gūt. Paldies. Jā. Paldies jums par dalīšanos. Es gribēju izmantot iespēju un pajautāt, vai jūs varējāt saskatīt manu prezentāciju, jo es centos. Es mēģināju būt pieklājīga un par šo nerunāt. Jo es jau sen visās semināros un konferencēs, man ir vienalga, vai sēdēt pirmā rindā vai pēdējā. Jo es tur tāpat virsrakstus tikai var izlasīt. Un vēl jo vairāk, ja virsma ir apgaismota, tad prezentācija, atvainojiet, ir pelēka. Pelēks uz pelēka un pelēks uz pelēka, ja balts uz pelēka, pašlaik ir modē. Tas bija arī piedzīvojums Dziesmu svētku lielajā estrādē. Piedodiet, tualeti atrast man bija problēmas. Ja, jo tur arī viss ir pelēks un tas trīsstūrīts, vai kā tā figūra ir, viņai ir balta. Un blakām ir uzlikts zila spoža gaisma. Un es redzu nišas, un man tagad ir jāzina, kur ir vīriešu puse, kur sieviešu. Neiespējami. Nav man šī attēla. Skaidrs, paldies. Tā ir vai redzīt. Labi, ja mums, vai Ingai ir, jā? Ne? Jā, ja drīkst komentārus, gribēju Adelei pateikt paldies par prezentāciju, bet man likās, ka arī atceroties manas pašas kuratoras pieredzi muzeju ekspozīcijas veidojot, man šķita, ka tā kuratora definīcija, ko tu lieto, ir kosmos. Protams, ka ir šīs dažādās pasaules, ir šī pasaule, kur teorētiski ir paziņot kuratora nāve, un šis autoritatīvais tēls, šī figūra jau ir tā teikt jau apbedīta, bet joprojām praksē ir šie kuratori, kas ir kas ir tā lielā smadzena, kas ģenerē tos penterus, ko neviens nevar izlasīt, arī tie, kas ļoti labi redz šos tekstus, bet tu runā par kuratoru, kuru interesē auditorija, un kuru interesē ļoti īpaša autorijas daļa, un man tas likās tik skaisti, ka var par to runāt vienkārši tā pašsaprotam. Un tad kurators darīs to un to, kaut tas tiešām tā arī notiktu. Un otra lieta, par ko es gribēju teikt paldies arī par to kritisko skatu, jo arī no pieredzes es zinu, ka man vienmēr licies tāds noslēpums, tas universālais dizains, jo tad, kad tu reāli sāc testēt, tad beigās sanāk tā, kas der vienam, tas otram ir pilnīgi nederīgs. Un tā, man liekas, arī tā kuratora vai vispār izstāžu komandas sāpīgā izvēle ir arī ne tikai iekļaušana, bet arī izslēgšana. Varbūt to ir tā grūti pieņemt, bet nav iespējams uztaisīt to dizainu. Es neticu universālajam dizainam, jo es nekad neesmu redzējis, ka tas strādā. Bet varbūt ir kādi piemēri, kas vēl ir jāredz. Paldies par komentāru. Izskatās, kad būtu ko piebilst daudziem. Jā, es skatos uz kuratoru tā, kā es to gribētu redzēt, kā tas būtu, tas tiesa. Un tajā pašā laikā es apzinos, ka mēs dzīvojam realitātē, tāpēc arī šī te kritiskā nedaudz prizma. Un vēl ko varētu piebilst par kuratoriem. Daudzās institūcijās pasaulē tas tiek risināts, ka atsevišķi ir cilvēks, kurš domā par šo pieejamības un piekļūstamības aspektu. Tas ir atsevišķs amats. Bieži vien muzejos tā ir izglītības nodaļa, bet es tomēr gribētu mudināt, ka, ja mēs sākam par to domāt no sākuma, tā ir arī kuratora funkcija. Tas būtu tāds iekļaujošais variants. Jā, vēl ir tāda lieta kā korporatīvā identitāte, kas ienāk mūsdienās ļoti daudzās organizācijās, ka
jums piedāvā jau izstrādātus visus dizainus iespējamos brošūrām, bukletiem, interjeram, absolūti visam. Un, piemēram, labi, ja jums piedāvā kaut kādus kontrastus, piemēram, mūsu muzejā ir zils un balts, kas ir pietiekami košs un kontrastains, bet daudziem muzejiem ir modes tendencēs un trendos šobrīd ir gaiši rozā, un dažreiz ir balti burti uz gaiši tā kā rozā fona, un man arī ir sarežģīti, piemēram, dažreiz izlasīt, nerunājot par senioriem un vēl jau vairāk par cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Tāpēc varbūt arī tāds ieteikums, ja jūs ķeraties klāt jūsu organizācijas korporatīvajai identitātei, laicīgi pastāstiet par to dizaineriem, lai viņš šo ņem vērā, kaut kādus fondus izstrādā vai kaut ko līdzīgu. Es savukārt tāšu vienu minūtīti aizstāvēšu universālo dizainu, jo man liekas, ka Latvijā nav īsti tāds varbūt piemērs, kur vispār redzēt to, ka tas strādā tādā komplicētā veidā, bet no otras puses, man liekas, ka tad īsti nav saprast līdz galam universālais dizains, jo viņam jābūt ir pilnīgi nemanošam. Mēs pat nepamanam, ka viņš ir, un mēs lietojam šo vidi visi līdzvērtīgi un visu redzam, saprotam. Respektīvi, ļoti daudz lietas, ko mēs arī ikdienā lietojam, kas ir universālā dizaina, nezinu, pultis vai lifts vai ūdens maisītāji, nav agrāk bija tāda grozām, varbūt tagad ir šis te maisītājs, kur mēs pats viņam pagriežam visbiežāk. Tā kā, vajadzētu būt, kad viņš ir vienkārši pat nepamanāms. Bet es domāju, ka mēs arī Latvijā ļoti daudz pieminam šo vārdu, bet tiešām nav tā izpratne līdz galam. Tā kā vadu arī mācības par universālā dizaina tēmu, tā kā gaidu e-pastus un zvanus. Man vēl būs viena īsa piebilde, un jā, es piekrītu Lībai, kad svarīgi ir šī dimensija, kad mēs un ir noteikti arī atšķirības, kad mēs domājam par ekspozīciju, kur ir pastāvīga, un par kādu īstermiņa projektu izstādi vai norisi, kur noteikti vairāk būs šie kompromisi, jā, un arī šīs te situācijas, kad kaut kas var nebūt pieejams, jo, piemēram, kādam cilvēkam spilgts apgaismojums ir nepieciešams, bet cilvēkam ar gaismjūtību tas var būt tā kā lāsts. Jā, tā tas ir. Jā, paldies jums par šo jauko sarunu ar kritiku un ar ironiju un vedot uz labiem risinājumiem. Paldies jums par stāstījumiem un par pētījumiem. Jā, paldies.